Nebaid tā mestīt lomu šobrīd? Nē, nebaid, bet 30-40 izlasē tas nav baigi vienkārši. Nē, protams, ja vēl nezinām, kāds būs sastāvs līdz galam, ko īsti nezinām, tā kā grūti tā baigi spriest ir. Bet tas, ka man būs liela loma un man būs daudz jāuzņemās un daudz jāpalīdz komandai, tas ir skaidrs un no tā es galīgi nebaidu. Danuta Justa Tēvēna. Kristapa, tavā kontā jau ir 2 aizvadītas sezonas NBA, vai tu vari abas divas salīdzināt, kura vieglāka, grūtāka, interesantāka, pieredze bagātinošāka? Pirmā sezona noteikti bija gan vieglāk, gan arī interesantāka. Tā, kad viss ir jauns, viss, kas notiek, ir kaut kas jauns, katra diena. Un tā pirmā sezona paskrēja diezgan ātri, lai arī mums tas gala rezultāts bija gandrīz tāds pats. Varbūt tur pa spēli vai 2 mēs labāk nospēlējām pagājušo pirmo sezonu. Bet tā sajūta bija, ka viņi daudz tā pozitīvāk bija tā sezona kopumā. Šo sezonu, pagājušo sezonu, kas tikko pagāja, noteikti bija augstāk mērķi, daudz vairāk, ko no mums gaidīja. Līdz ar to, kad mēs nevarējām izdarīt to, ko mums gribēja, tad arī tā atmosfēra vairs nebija tik laba un nebija tik pozitīvas tās sajūtas. Tā kā noteikti otrā sezona daudz tāds smagāk, emocionāli nekā pirmā, bet arī otrā man bija ļoti vērtīga lauka kā spēlētājs, lauka kā būt topošais līderis, mācīties kaut kādas lietas un vispār kas notiek ap visu spēlēšanu, visu daudz tādas jaunas lietas iemācījās. Īstenībā, ko sagaidi no 3. sezonas un kad sāk saprast, ko domā? Vai tev šobrīd varbūt Fils zvana un tu necēl telefonu, kā tā situācija? 3. sezona, kā jau es teicu, es cenšos tā pa dieniņai iet uz priekšu gandrīz, un nākamais fokus ir izlase. 3. sezona vēl ir ļoti tālu. Tagad ir galvenais jāieliek minimāls darbs pavasaru, lai sagatavotos gan izlasē, gan sezonai. Un tad jau, kad nāks tuvāk, kad beigsies varbūt izlase, tad arī es centīšos būt gatavs cik ar sezonu. Tā viena lieta, Adidas līgums, tur bija arī tā summa atkarīga no tādiem bonusiem, ko izpildi sanāca. Kas te bija par bonusiem, ko sanāca izpildīt un kurš varbūt nesanāca? Nē, tur lielākā daļa ir tāda maza bonusiņa kaut kāda. Tur arī Jānim būs bišķi vieglāk paskaidrot, bet tur ir mazs visādi bonusiņi, es tur esmu top 5 tajā kategorijā vai tajā, tad es tur, tā kaut kā. Un vienkārši ļoti daudz tās kategorijas. Un, protams, arī tad no kādām lielākām lietām ir atkarīgs, lielākas tur summas. Jā, tad nekas tāds interesants nav. No kāda jauna līguma nav bijuši piedāvājumā kāds? Pagadināju. Podiāsmos. Un Citadel. 2K, NBA 2K spēle. 2016, ne 17, ne 18, nu jau tā ir. Bet spēlī, kur ir mobilajā versijā, mazā aplikācija, Kristus būs uz vākuņiem nākamajā dienā. Tas tāds viens no līgumiem foršajiem. Un viņš tur būs video versijā arī tajā spēlē, kā dzīves interaktions notiekās ar viņu. Viņš būs līdzīgāks kā Cerēsim. Bet es kārtīgi jāpiestrādāju pie savām aktieru prasmēm, tagad tajā pēdējā sākumā man tur smagi, pēc tam jau bišķi iejutos, tad bija domā. Turpinot par Adidas, ja nemaldos, tad pēc sezonas izskanēja, ka viņi vēlās arī tev redzēt reklāmas braucienos Āzijā, konkrēti Ķīnās un Filipīnās. Vai jau zināms un saplānots šie plāni? Jā, Ķīna bija paredzēta jūlijā, bet tas atcēlās. Viņa apstākļu dēļ viņi noteikti lietas, ko viņi nevarēs organizēt. Un Filipīnas palika. Filipīnas ir Jāņos, man šķiet, 22. 25. Jā, Baigi žēl. Nevarēs.
tad tur ir dažas dienas, ka mums jāatbrauc. Vai ir paredzēts arī kāds apavu līnija, apģērbu līnija tuvākajā laikā vai nākamajā sezonā? Nē, uz apaviem puses, tas no nākamās sezonas būs tas KP visu, pat cik vēl logo nav izstrādāts, tad būs tāds vienkārši vispārējais tas KP, bet pagaidām nē, kā tieši kurpa līnijas. Jūs tā teikt, ka fokusā šobrīd ir izlase un par Ņujorku nedomā, ir skaidrs, ka par to trešo sezonu jāsāk domāt, kur ir tie datumi, ka mums ir jābūt un rīcība, vai varbūt kāds no klubu plāna ierasties, varbūt treneris atkārt klāt, vai kaut kāds saistības vasarā tur būs, vai? Atvaino, var iesākt tos sākumu vēlreiz pateikt? Vienkārši pats teikt, ka tagad fokus uz izlasi un par Ņujorku nedomā, bet vai tev skaidrs, kurā brīdī tev būs jāsāk domāt par šo trešo sezonu un kurš ir tas datums vai kāds treneris, kāds gals tev vai kāds konkrēts jāsaka? Man liekas, tas sākuma pēdējā spēle, pie fināla spēle, maz nesakrīt. Tā kā man ir vēl laika aizbraukt uz Ņujorku un es neesmu pārliecināts, bet tā treniņa nometa sākās vēlāk pēc izlases, tā kā es neko īsti neiekavēšu. Tādā ziņā jūs varat ierasties vienu pirku treniņu nometnes reāli. Un tādā ziņā tad, man liekas, nekas man beigi neko neiztraucēs. Kas bija vēl? Vasarā neviens nebrauc, jā? Ar tevi tas strādā? Vienīgi, ja Kristap treneris to nometnē brauc, tā ir vienīgi, tas vienīgais variants. Tad tas, kurš dienā ar viņu strādā. Tas, kurš viņš pagājušo gadu arī bija. Kāda bija sajūta spēlēt par tālu? Zinot, viņš ir vēl viens atlīdz, kas spēlē NBA. Ja godīgi, tas baigi patīkami bija tādā ziņā, ka mēs tā kā ierakstām varbūt vēsturē kaut kādu rakstu, ka mēs esam pirmie latvieši, kas izgājuši pret otru laukumā vienā laikā. Un bija forši, tomēr mēs arī draugi esam ārpus laukumu. Un es biju dusmīgs dāvā, ka viņš to 3 punktu no stūrienē. Bet nē, pēc tam pēc spēles papēlējām, pēc tam arī satikāmies San Antonio un ir baigi forši, ka ir vēl viens latvietis NBA. Jā, par Latvijas izlases jautājums.